Mēs pētīsim bezmugurkalnieku daudzveidību ūdenstilpnē. Hipotēze. Ja ūdenstilpne atrodas pilsētas vidē, tad var atrast daudz dažādus bezmugurkalniekus. Mēs bezmugurkalniekus meklēsim Gaujā zem dzelzs tilta. Ūdens bezmugurkalniekiem ir būtisks elpošanai, barošanai, pārvietošanai, aizsardzībai un attīstībai. Vēsturiski šajā lokācijas vietā atradās dzelzceļa sliedes. Tā iemesla dēļ ūdens iemītnieku dzīvība tika apdraudēta. Par cik vilcieni, it īpaši vecie vilcieni, izdeva lielu daudzumu ogleskābās gāzes, kas sabojāja ūdens kvalitāti. Tomēr mūsdienās tā ir atjaunojusies, dodot mājvietu daudziem ūdens iemītniekiem. Ūdens temperatūra bija 10,9 grādi. Gaisa temperatūra bija 9 grādi. Šie ir ūdens dzīvnieki, kurus mēs atradām. Secinājumi. Ūdens tilpnē, kur atrodas pilsētas vidē, var atrast daudz dažādus bezmugurkalniekus. Paldies par uzmanību!